Tu šodien esi pareizā vietā un pareizā laikā, un tas, ko es šodien runāšu, ir ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi to dzirdēt, saprast. Un visi tie cilvēki, kas šeit šodien atsaucās aicinājumam pie Kristus, ir ļoti svarīgi uzņemt ikdienā viņa vārdu, jo tieši tāpat kā ir vajadzīga miesai barība, ir vajadzīgs ūdens, ir vajadzīgas olbaltumvielas, dažādi vitamīni, minerāla vielas, lai spētu organismu funkcionēt. Tieši tāpat arī tavam garam, kas ir dzīvības pamats, ja dzīvības avots tavai miesai, arī tavam garam ir nepieciešama dienišķā barība. Pirmais solis ir, mēs atzīstam, ka Jēzus ir mans kungs, es ielaižu viņu savā sirdī, un pēc tam es uzturu šo dzīvību, lasot ikdienā Dievu vārdu, apmeklējot draudzi un godājot Dievu vārdu, Bībeli, lasot to individuāli, mācoties Dievu vārdu, studējot Dievu vārdu un pielietojot to savā dzīvē. Esot draudzes vidū un uzņemoties arī kādu kalpošanu, sākot no kādas mazākās, un kā no kuram Dievs ir vēlējis un sagatavojis arī vēlāk. Es svētīts. Un tēma šodien ir ļoti aizkustinājuši priekš manis, bet es apzināti bija tāds moments šeit ir, varbūt tas ir subjektīvi, bet personīgi es sajūtu Dievu klātbūtni. Dievs vienmēr ir šeit, neatkarīgi no tā, ko mēs jūtam. Varbūt tas ir subjektīvi, varbūt vēl kāds sajūta īpašu atmosfēru šodien, varbūt kāds vēl sajūta šodien īpašu atmosfēru. Tā kā, ir diezgan daudz rokas, jā. Jā, ja tu neko īpaši nesajūti, nav skudriņas, tas neko neizsaka, jo tas ir saistīts arī ar fizioloģiju, kā tu esi gulējis, piemēram, naktī. Jā, tieši tā, kā es gulējis, un ko tu skatījies, kādas filmas pirms gulēt tieši, piemēram, tas viss ir kaut kā tā saistīts kopā arī. Bet, ja kurā gadījumā, dažreiz mēs jūtam, dažreiz ne, bet kur 2 vai 3, tur es esmu viņu vidū, to māca mums Bībele, to saka tas kungs. Un vārds šodien, kā jau es teicu, priekš manis viņš ir ļoti īpašs. Ja tu to izpratīsi, sapratīsi un pielietosi, uzplaukums, mīļie draugi, ir garantēts. Uzplaukums ir garantēts, sākot ar tavu dvēseli, ar tavu garu dvēseli un arī miesu. Cik tu mums virs zemes Dievs katram ir atvēlējis, nodzīvot šo atlikušo dzīves laiku. Jo laiks ir īss, Bībele saka, un tāpēc izmantosim šo laiku, lai pilnvērtīgi dzīvotu un pirmkārt, lai dzīvotu par godu viņam. Jo visu, ko dariet, ēdiet vai dzeriet, Bībele saka, to dariet tam kungam par godu. Un kā es teicu, es apzināti šeit sajūtu Dievu klātbūtni, bet es aicināju cilvēkus pie Kristus šodien. Tā netipiski varbūt, bet tieši šajā brīdī. Un kāpēc? Tāpēc, ka šodien mums ir aizlūkšana dievkalpojums. Katram ir kādas vajadzības, par kurām mēs lūksim. Tā ir dziedināšana vai kādas finansiālas lietas vai jebkas, par ko, ja tu tici, ka ar aizlūkšanas palīdzību kaut kas var mainīties, tad to mēs šeit darīsim. Un es ticu, ka var, ka tas ir iespējams, tā notiek, bet vairāk es ticu, nevis vienai aizlūkšanai, es vairāk ticu, ka pats Dievs darbojas caur savu vārdu, kad mēs viņam ticam. Ka Dieva vārdam pašam sevī ir spēks. Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, ka iesākumā bija vārds un vārds tapa miesu, un mēs skatījām viņa godību un savu rokām aptaustījām un kopā ar viņu staigājām. Runa ir par Jēzu Kristu, kas nāca miesā, ar kuru mācekļi un tā laika cilvēki bija kopā, kuram varēja pieskarties. Dievs miesā un vienlaicīgi arī cilvēki, bet Dievs miesā vārds tapa miesa, tas nozīmē, ka Jānis pielīdzina Jēzu Kristu vārdam. Un Jēzus bija tas, kam cilvēki mēģināja pieskarties, jo spēks izgāja no viņa. Viņa draugi, spēks iziet no vārda, spēks iziet no Dieva un caur tiem cilvēkiem, kas dzīvo viņa gribā, kalpo viņam un cilvēkiem, kas iet viņa gribā caur viņiem, vārds, kas ir viņos, Dieva gara darbība, kas ir viņos caur viņa vārdu, tas dziedina, tas ceļ, jo viņa vārdā pašam sevi ir spēks. Iesākumā arī visa Bībele sākās ar to, ka iesākumā bija vārds. Tas ir Bībeles pamats.
Zeme bija neiztaisīta un tukša, un Dievs teica un tapa. Dievs teica un tapa, un pēc tam atpūtās un baudīja. Labi, man patīk, ko esmu radījis. Un šodienas tēma ir par ticību, ka mēdz būt ticība bez Kristus. Ka cilvēks ir tā radīts, Dievs tā ir iekārtojis, ka mēs ar Bībelē redzam gadījumus, kad Jēzus saka, nu ko tad es? Tava ticība tev ir palīdzējusi. Bet ir gadījumi, kad viņš vienkārši ejot garām, ejot kādā pilsētā, kurā bija bēru procesija, tur bija bēr, tas bija nomiris tas jaunietis, dēls, mātei bēdas, viņš vienkārši ejot garām aizkāra zārku, deva pavēli, celies augšā un notika brīnums. Šis cilvēks kļuva dzīvs. Un šeit nebija nekādas ticības, nekādam cilvēkam, neviens par to īsti nebija Jēzum lūdzis. Nu, nav Bībelē rakstīts, ka kāds par to lūdz, viņš gāja garām. Viņš gāja garām. Un tā, pat arī cilvēki pie Betes dīķa, kurš gaidīja, kad ūdens sakustēsies, jo bija ticējums, ka tur bija kādi pazīmes avoti, bet viņi ticēja, ka tas ir kāds eņģelis, kas nolaižās konkrētā laikā, sakustina ūdeni, un ka tas cilvēks, kas pirmais ieies šajā ūdenī, tas saņems brīnumainu un dziedināšanu. Un cilvēki tam ticēja. Viņi ticēja šai maģijai faktiski. Un šis cilvēks titlais, viņš nekādi nevarēja tikt pirmais, jo viņam bija grūtības pārvietoties. Un Jēzus viņu satika, ar viņu parunāja un dziedināja. Parunāja un dziedināja. Tāpat arī mēs lasām gadījumu, kad Jēzus dziedina aklu cilvēku. Un bija ticējums, ka, ja tev ir kaut kāda tāda problēma, kāds ir grēkojis. Un tā nav nepatiesība. Visas mūsu kroplības un nepareizības šeit virs zemes, un arī pie mums, pie miesas un pie mūsu gara, pie dvēseles, tas viss ir grēks sēkas, ja netrāpīt mērķī, kad mēs netrāpām Dievu gribā, jeb universālos principos. Un viņam jautāja, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāka, ka viņš ir neredzīgs piedzimis. Un Jēzus atbildējis, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki ir grēkojuši, bet Dieva darbiem bija jāparādās viņā. Un šeit neiet runa par to, ka tāpēc šis cilvēks bija akls, lai Dieva darbi parādītos. Tas nav pareizs tulkojums. Jēzus viņu dziedināja tikai tāpēc, ka viņš gribēja dziedināt tieši šo cilvēku. Un tikai tāpēc, ka Dieva darbs atklāja. Dievs atklāja Dieva slavu un godību. Tāpēc ir divu veidu dziedināšanas, ir divu veidu ticības. Viena ir mana ticība, es ticu, es redzu, es fokusējos uz savu vajadzību, es risinu, un caur savu ticību Jēzus saka, līdzīgi kā virsniekam, kura kalps bija slims uz miršanu, Jēzus sūtīja savus kalpus, virsnieks sūtīja savus kalpus pie Jēzus, lai nāk un dziedina, taču pusceļā viņš teica, nevajag, nenāc manā mājā, saka tik vienu vārdu, un viņš tiks dziedināts. Jo arī man ir kalpi, kas viņam saku, ej, tur viņi iet, nāc šurp, viņi nāk. Viņš bija virsnieks, viņš pazina armijas disciplīnu. Un ja es teicu, patiesi, es nekur pie Izraēla tautas tādu ticību neesmu redzējis. Ej, tavu ticību tev palīdzējis. Tā ir viņa ticība. Viņa ticība. Tas nozīmē, ka Dievs ir tā cilvēku radījis, ka cilvēkam arī tād, ja viņš netic Dievam, viņš var ticēt, un tas ir dabisks no Dieva ieliks katrā cilvēkā, kā Bībelē saka, ka Dievs gan mums ir devis un dāvājis daudz dažādas labas lietas, bet mēs viņa vietā esam sākuši godāt radību. Dažādas selks un tam līdzīgi, vai vispār viņu noliedzam, bet pats princips, ka cilvēks spēj ticēt, un tādā veidā pat psiholoģijā, psihiatrijā ir medicīnā, tas ir pierādīts, kad ir organisma pašatvesļošanās, pašdziedināšanās process iespējams ir. Pašdziedināšanās. Bet, lai šī pašdziedināšanās notiktu, ir jādod virziens. Un tā ir ticība. Es ticu,
Es ticu, es sāku darīt kādas pareizas lietas. Es ticu, ka būšu dziedināts. Un tā ir paša cilvēka ticība. Un šī ticība darbojas arī tad, ja cilvēks ir bez Dieva. Arī tad, ja viņš ir bez Dieva. Un ir otra veida dziedināšanas un brīnumi, kas notiek no Dieva žēlstības. No Dieva žēlstības. Viņš iet garām, aizskar, lai Dieva godība parādītos. Lai Dieva slavu parādītos. Tā ir viņa žēlstība, viņa grība, viņa prāts. Tajā pašā laikā Dieva vārds saka, ka viņš grib visu dziedināt. Bet tieši to, ko viņš pats izdara, tas ir kaut kas tāds, kas nav no mums atkarīgs. Bet ar savu ticību Dievs jau to ir radījis tā un iekārtojis tā, ka cilvēks spēj daudz. Un tāpēc mēs lasām Bībelē, tik daudz elkus pielūdza izraēliešu. Bet vai viņi tāpat vien pielūdza? Nu, kaut kas jau no tā viņiem atleca, acīm redzot. Kaut kas jau atleca. Pielūdzot elkus, arī var saņemt dziedināšanu. Bet, diemžēl, ja cilvēkam nav pareizais garīgais virziens, ja viņa dzīve neatbilst Dieva vārdu kontekstam, ja tu netrāpi mērķi, jo grēks tulkojumā nozīmē no grieķu valodas hamartija nozīmē netrāpīt mērķi, tad, diemžēl, šī dziedināšana nav ilgspējīga. Jeb arī tas ir kāda viena dziedināšana, kāds viens problēmas risinājums, jeb arī tāda psihosomatika. Vienkārši psihosomatika nozīmē, ka tu labāk sajūties, tev iedvesa, tu aizgāji pie elka, tu tur paraudāji. Dažādas vietiņas ir tādas, kur tur aiziet klusumā pasēdēt. Tu labāk sāki justies, un tas arī palīdz cilvēku labāk justies, un reizēm pat arī fiziski ietekmē. Tā ir psihosomatika. Pat Izraēlas beigās tu pat esi dziedināts no kādas gaidas šādā veidā. Ja? Bet viņa dzīve neatbilst Dieva vārdu pamatam, tad, ja arī tas kaut kāda vienas problēma ir atrisināta kopumā, dzīve iet nepreizā virzienā, un tam būs katastrofāls sekas, un galā par mūžību runājot, tas ir pats galējais, jo, kas dzīvo un tic man, tam ir mūžīgā dzīvība, Bībele saka. Nerunājot par mūžīgās dzīves jautājumu, ir problēma sākās jau šeit virs zemes. Un, lai tu varētu saprast, piemēram, Romas impērija sabruka. To, ko mēs redzam šodien Eiropas Savienību, un starp citu arī Krievija šodien. Arī Krievija, Eiropas Savienība, Eiropa, un arī Turcija, kas nav Eiropas Savienība, bet tā ir Eiropa. Tā ir kādreizējā Romas impērijas daļa, kas joprojām nevar savienoties. Romas impērijā bija ārkārtīgi liela militāra sasniegumi, kultūras sasniegumi. Viņi spēja vienot milzīgi daudzumu valsts un cilvēks zem vienas vadības. Un tur tapa dažādi superprojekti un pasaules virskundzība, bet morāls pagrimums. Romieši netrāpīja mērķī. Viņi nedzīvoja pēc Bībeles principiem. Un šī impērija sabruka. Morāls sabrukums. Pūšana sākās ar morālu sabrukumu. Un šeit ar Eiropā ir dažādas kustības, dažādas ticības, dažādi treniņi, personības un tam līdzīgi. Bet es esmu dzirdējis daudz dažādus stāstus, kur vienkārši cilvēks ticībā. Arī medicīna to pierāda. Pat ir veikti eksperimenti, uzliekot cilvēkam uz rokas, piemēram, augstu plāksnīti, bet iedvešot viņam ticību, ka viņa ir karsta, parādās pat apdegums. Un tā ir tā psihosomatika. Tas pat nav placebo efekts, tas ir kaut kas vairāk jau. Tā ir ticība darbībā. Stāsts par to, kā cilvēks nosala saldēšanas kamerā, kurā bija silts. Arī tāds pastāv. Viņš varbūt ir izdomāts, bet tas pats princips ir pareizs. Tā kā cilvēkam pašam ir spēja ticēt un pat piedzīvot brīnumainas pārvērtības. Bet kopumā tavu dzīvi tas nemaina. Mūžīgo dzīvību tas tev nedod. Tā ir paša cilvēka ticība. Lūk, kāpēc ļoti bieži Jēzus saka, ej, tavu ticību tev palīdzēs. Piemēram, sieva ar asiņošanu. Viņa ticēja, ja viņa pieskarsies Jēzum, viņa tiks dziedināta. Un tad, kad viņa aizskāra Jēzu tērpa malu,
Jēzus sajūt, ka spēks izgāja no viņa. Viņš nedomāja par šo sievieti. Viņš vienkārši jūt, ka spēks izgāja no viņa. Jēzus ir vārds. Saka, Jēzus ir vārds. Viņš iemēs tos vārds. Nekā cita jau nav kā Dieva vārds. Pat vairāk, Dieva doma, ko mēs izsakām vārdos, dažādās valodās, bet doma paliek viena un tā pati. Un viņš atnāca miesā. Un šis sieva teica, ja es pieskaršos viņam, es tikšu dziedināta. Viņa pieskarās vārdam, un viņš jūta, spēks iziet no viņa. Kurš man aizkārs ir? Mācekļi teica, ko tu grūstās apkārt dažādi cilvēki? Nē, spēks izgāja no manis. Un šī sieva drevēdām iznāca un atzinās, jo viņai draudēja sots par to, ka viņa nešīstā, viņai bija asiņošana, viņa nedrīkstēja sabiedrībā tur skarties klāt nekam, tur rādīties nedrīkstēja. Viņa iznāca, atzinās, un es teicu, ej ar mieru. Tava ticība tev ir palīdzējusi. Tava ticība. Ja es pieskaršos. Taču ir citi gadījumi, pavisam citi gadījumi, kad Jēzus dziedina, dara brīnumus bez kādu citu cilvēku ticības. Tāpēc arī mūsu dzīvēs pamatā mums ir jātic pašiem, lai saņemtu to, ko mēs vēlamies. Bet jātic ir, mums pašiem ir šis mehānisms mūsos, lai mēs varētu ticēt. Bet jātic ir saskaņā ar Bībeles kontekstu, ar dvēsmiem baušļiem. Mīl Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Tur ir visa baustība kopā saņemta. Mīl tev kungu no visas savas sirds, dvēseles, prāta un spēka un savu tuvāko kā sev pašu. Nu, tālāk mēs zinām skaidrojumu arī par pārējiem baušļiem. Un, mīļie draugi, kāds ir viens no pirmajiem baušļiem pašā augšā ir? Nedarini sev tēlu, nedarini elku. Tas nozīmē, tur rakstīts tā ir, ne pēc tā, kas ir debesīs, ne pēc tā, kas ir virs zemes, ne pēc tā, kas ir zemes vai ūdenīs, pat ūdenī un vēl zem zemes. Nedarini elku. Kāpēc šīs balsis ir pašā virspusē? Tāpēc, kā tā bija mūžīgā cilvēks problēma, kāpēc viņi gāja bojā plūdos. Tā ir mūžīgā, arī šodien politikā tā ir konkrētu ideoloģija problēma. Viņa nav balstīta baušļos, viņa nav balstīta Dieva likumos. Viņa nav balstīta Dieva gribā. Bet tas neizslēdz, ka cilvēki paši spēja ticēt un daudz ko sasniegt. Bet galu galā, kā Romas impērija, kā PSRS, tas sabrūk. Tāpēc šāda ticība bez Dieva mēdz būt ticība bez Dieva, bet viņa nav ilgspējīga. Bībele saka tā, Psalms 103, 3. pants. Psalms 103, 3. pants. Viņš piedod visus tavus grēkus. Saka, viņš piedod visus manas grēkus. Un ziedē visas manas vainas. Ar ko sākās šis? Mēs gribam, viņš dziedē, viņš piedod un viņš dziedē. Visas manas vainas. Tad nav tāda slimība, kuras Dievs nevarētu dziedināt. Un nav tāda grēka, kuras viņš nevarētu piedot. Bet ko tā nozīmē grēka piedošana? Grēka piedošana nozīmē atgriezieties no grēkiem. Jo cirvis ir tuvu, jau pieliks pie saknes. Ik viens, kurš nenes labus augus, tiek noceras iemest ugunī. Grēku piedošana nozīmē arī atgriešanās no šī nepareizā dzīvesveida. Izmantojot instrumentus kā draudze, kā draudze struktūra, mācība, lūkšanas, Bībeles lasīšana, personīgais laiks ar Dievu, ko tu pats pavadīji divvientulībā ar viņu. Arī uzņemoties kādu elementāru kalpošanu, kas tev tur arī pie draudzes, kas tev tur arī pie Dieva, un ka tu kļūsi vairs ne tikai uz sevi orientēt, bet arī uz citiem cilvēkiem, ko pats esi saņēmis dot tālāk. Tad Bībele, lūkšana, draudzes, kalpošana, tu izmanto šos instrumentus, lai spētu pielāgot savu dzīvi Dieva gribai. Tad pieņemt Jēzu kā savu glābēju ir pirmais solis. Grēka piedošana. Jā, to grēka ir piedot, bet, zini, tas ir tāds. Tev ir piedots kā cilvēkam pie krusta, kurš teica, Jēzu, es ticu, ka tu esi Dieva dēls, piemini mani, kad tu nāks savā valstībā un Jēzus viņam piedeva. Viņam nebija laika izmainīt savu dzīvi. Bet tev ir laiks, tu esi šeit, un tāpēc tava dzīve ir tāda, cik tu spēj saskaņot viņu ar Dievu gribu. Un Dievu gribu nenozīmē kādu desu pirkt. Dievu gribu tas ir globāli. Pēc kādu gribu tas ir globāli. Tas ir konteksts visai tavai dzīvei un tavai ticībai.
Tavai ticībai ir jābūt bāzētai Dieva vārdā. Amen! Dieva vārdā, jo mēs būtu ticība bez Dieva. Redzi, ir dažādas svētvietas. Tu aizies uz svētvietu, viņas var būt arī kristīgās īstenībā. Un viņi nav jau slikti aiziet, tur pabaudi, tur smaržas vīraks izkūpināts ir forši, vai ne? Un pat šādā atmosfērā tu nāc ar savu vajadzību, tu pat var dabūt kaut kādas pārmaiņas pie sevis, pat var dabūt. Bet ja tava dzīve nesaskan ar viņa gribu, diemžēl tam nav ilgspējas. Tam kopumā nav ilgspējas. Un lūk, Bībele, interesanti, kad cilvēks nonāk problēmās, kad viņš ir bezizējā, ko viņš saka Dievam? Es atceros, tas bija cietuma kamerā, ļoti sen, 26, 7 gadu atpakaļ. Ne kamerā, bet tas jau bija tā pionieru nometne. Istabā var teikt. Un viss kā viens, bija tā vēlas vakars bija, un es jau biju atgriezies pie Dievu. Es atceros vēl ieslaudzījumā. Un visi kā viens bija pret mani, Dievs nav, pierāda, ka viņš ir visā. Mēs kādi 7 cilvēki tur bijām. Es tur mēģinu kaut ko skaidrot, bet saprotu, es jau neko tur nepierādīšu. Un pēkšņi man tāda ideja ienāca prātā, laikam Dievs deva. Es saprotu, kāpēc jūs visi? Es tā riskēju to teikt, jo es jau nevarēju zināt, vai tā ir bijis. Bet es pateicu, kāpēc jūs visi, tad, kad jūs bijāt mata par mata tiesa no nāves, kāpēc jūs saucāt pēc Dieva? Un iestājās pilnīgi klusums, viņi visi bija sauguši pēc Dieva, kur nav. Par kur viņi strīdējās. Tāda ir cilvēka paradigma, grēcīgās pasaules paradigma, ka viņam kaut kā ir jātaisno sava nepareizība, savs nepareizais ceļš, viņš ir jātaisno, jāpielīdzina arī citus sev un sevi citiem, tādiem pašiem cilvēkiem. Un tā viņi publiski noliedz, Dievs jau nav, un viņš tur nepalīdz un tam līdzīgi. Redziet, tā kā cilvēkam ir bezizējas situācijas, un zini, ko viņš vēl saka? Vismaz es tā teicu, bet no kurienes es to rāvu, es nezinu, bet es teicu, Dievs, ja tu man šajā reizē palīdzēsi, ko es darīšu? Kalpošu tev. Ne vienkārši iešu uz baznīcu. Bija kaut kāds laiks, ka es teicu, ja tu man te palīdzēsi, tad es iešu uz to baznīcu, kur mamma iet tur. Vienreiz aizgāja, bet tas arī bija viss. Bet es to kalpošu. Un es esmu dzirdējušos, ka cilvēkiem ir problēma kaut kāda, es tev kalpošu. Mie draugi, vai ir jāgaida kaut kādas situācijas, lai teikt, Dievs ir to kalpošu, vai tam nebūtu jābūt tā kā ikdienai, normālam dzīvesveidam, kas ir pakārtots Dievam, attiecībās ar viņu, un arī kalpošanā, protams, katrs savā līmenī, katrs, cik viņš var uzņemties, tad, kad tu lūdz, un šodien būs aizlūgšanas par tavu vajadzību, es arī lūgšu. Tev ir jāredz savas problēmas un risinājums, un šim risinājumam, un tev ir jāredz sevi dzīvojot Dieva gribā. Saproti? Tev ir jāredz sevi. Es tev kalpoju. Saki, es tev kalpoju. Lūk, dziedināšana. Viņš piedod visus tavus grēkus. Es atgriežos no visiem grēkiem. Un tad dziedē visas tavas vainas. Tad, kad tu soli pa solim sakārto savu dzīvi. Uz Dieva vārdu, uz paša ir spēks. Un Dievs pats mums ir devis spēju ticēt. Bet ir arī plus pārdebiskais super variants, kad pats Dievs izrādās, es pie šī cilvēka gribu izdarīt brīnumu. Vienkārši gribu izdarīt. Viņš ilgi nāk uz draudzes, sēž raud. Es gribu izdarīt viņam brīnumu. Un tā ir viņa žēlastība. Bet kopumā viņš ir paredzējis mums ticēt. Jo bez ticības nevar patikt Dievam. Bet tajā pašā laikā arī ļaunie gari rakstīs Jākoba vēstulē tic un dreb. Ļaunie gari arī tic, ko viņi tic. Viņi tic, ka Dievs ir, bet viņi nav pakārtot Dievu gribai. Viņi ir ļaunie gari, viņi ir pretinieki. Un tāpat arī mūsu dzīves. Mums ir nepieciešama ticība Kristū. Nevis ticība bez Kristus, bet ticība Kristū. Un, kad tu nāks ar šo aizlūgšanu, gatavojies jau, formulē savu vajadzību, uzzīmē viņu, tev viņi ir jāredz. Saki, jāredz. Tev ir jāredz, ko tu darīsi pēc tam, kad tu saņemsi, pat ne pēc tam, jau tagad sāks darīt to.
Kad tu saņemsi šo atbildi, caur pats savu ticību, un Dievs, ka tu esi tik žēlīgs pret mani, tad tu vari vēl vairāk priekš manis izdarīt, ko es pats nespēju ticēt. Jo mana ticība ir ierobežota, tu vari vairāk darīt priekš manis, un viņš var darīt. Bībele arī saka, ka to, ko Dievs ir mums sagatavojis, neviena prātā nav nācis. Neviens sirdī nav nācis, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Halleluja, dos, kā es slavu Dievam. Es iesildos. Šis būs ļoti īpašs dievkalpojums. Es ticu, ka šis dievkalpojums, vārds šajā dievkalpojumā, kas izskanēs, un tavu ticību, kas ar to tiks vairota, tas būs pagrieziena punkts daudziem šeit sēdošiem. Saka, šis šodien ir mans pagrieziena punkts. Amen! Jo Bībele saka, nonāvējiet to, kas ir pieder zemē, kas nešķīs bez savas domas, vērsiet uz augšu. Uz augšu. Amen! Savu ticību balstiet Dieva vārdā, mīlestībā, pacietībā, līdzcietībā, kalpošanā Dievam un cilvēkiem. Balstiet tuvāk mīlestībā. Viņa principos, viņa vārdā. Un tad viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visus tavus vainas. Un 4. Mūzes grāmata, es ticu, ka mums ir jāmācās. Es jau teicu, kāpēc es neaicināju uz aizlūgšanām šeit priekšā. Tā būtu tāda, pieskārās Dievs un viss. Es gribu ilgspēju, es gribu reālu dziedināšanu, es gribu reālas pārmaiņas. Saka, man briest pārmaiņas. Saka, ar mani notiks tikai labas lietas. Šodien ar mani notiks tikai labas lietas. Rīt ar mani notiks tikai labas lietas. Parīt ar mani notiks tikai labas lietas. Visā manā dzīvē notiks tikai manas lietas. Es pievilku to labāko, jo man ir dzīvība un dzīvības pārpilnība. Es pievilku to labākos cilvēkus. Es esmu labākajā vietā. Amen, dos, kā es slavu Dievam. Un tas, ko es runāju, ir ļoti svarīgi. Klausies. 4. Mūzes no 21. nodaļā. Mūzes izveda Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes. Bet viņi bija kurnētāji. Kā mēs zinām, viņi neiegāja absolūtajā zemē, viņi baidījās, viņi sarūga. Viņi bieži teica, vai mums Ēģiptē bija labāk, ejam atpakaļ, ceļam sev vadoni, ejam atpakaļ. Kamēr Mūzes uzkāp tur kalnā, viņi jau tur ceļu uzceļ, jau dejo apkārt un jau pielūdz elkus. Tāda bija šī tauta. Šeit nav nekas savādāks, ja, virs zemes. Pie mums ne Latvijā, ne citās valstīs kopumā. Un šeit ir gadījums šajā 21. nodaļā, kad viņi kurnēja pret Mūzu. Kāpēc? 5. pantā. Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Lai mēs mirtu šeit tuksnesī, viņa tuksnesī bija tāpēc, ka viņi paši nepaklausīja iet absolūtajā zemē. Mums nav maizes un nav ne ūdens. Mums rieb šī bada maize, manna no debesīm. Mums rieb, visu, ko Dievs dod. Kurnei. Un te rakstīts tā, tās kungs uzsūtīja dzēlīgas čūskas. Un ebreju tekstā serafim. Tas nozīmē dedzinošs. Es papētīju, kas tas par čūskām. Laikam reāls čūskas, bet tā laikam bija tāda liela problēma. Jo daudz cilvēku nomir no tā. Var jau būt, ka tur domāts ir kāda sērga. Iespējams kāda sērga, bet kopumā te par čūskām iet runa. Šoreiz būs jāpiekrīt tam, tā kā rakstīts ir čūskas. Un tā sakota tautu, un daudzi no Izraēla tautas nomira. Un tauta tad pēc tam, interesanti, kā es tikko minēju, tad, kad ir tā problēma. Es tev kalpošu, pareizi? Un tad, kad tā problēma ir, es tev kalpošu. Un, kad problēma ir atrisināt, varu arī nekalpot. Vai mazāk varu kalpot, kā solīju. Tam vienmēr ir sekas. Redzi. Viņi saka, mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu. Un pret tevi. Lūdzu to kungu, lai viņš mums atņem šīs čūskas. Vispirms ir grēka nožēla. Mēs nekurnēsim vairs, mēs tagad centīsimies dzīvot tā, kā Dievs grib. Bet, ko izdarīja Mūzes? Viņš prasīja Dievam, ko darīt. Un darini savu čūskas tēvu.
Liec to par zīmi, un katrs, kas sakos, to uzlūkos, un tas dzīvos. Un Mūzes izveidoja no vara, no metāla čūsku, uzstādīja to kā pieminieku tādā garā tornī, un visi tie, kas bija sakos, kas sirga, viņi nāca, skatījās uz šo čūsku un saņēma dziedināšanu. Kas tas ir? Ideja ir vienkārša. Jēzus to darināja, lai cilvēkiem būtu vienkāršāk. Ticēt, ka to dara Dievs, bet tajā pašā laikā pašiem redzēt, uzlūkot. Ja? Redzēt sevi, dziedināt. Redzēt, kā tu kalposi, ka tava dzīve ietver dzīvi Kristu. Un dzīve Kristu ietver, protams, arī kalpošanu viņam. Un kalpot, tas nozīmē vispārīgi, ne tikai kaut kāds kalpošana draudzē konkrēti, bet vispār tā ir kalpošana viņam. Mēs esam viņa kalpi. Tas šeit strādā paša cilvēku vizualizācijas un ticības spēks. Lūk, tev ir čūska, Mūzes pateica, Mūzes ir dievvīrs, dari tā, paskaties, būs dziedināts. Cilvēki ticēja, viņi jau, es aiziešu, man kaimiņiem palīdzēja, es arī iešu, es jau redzu sevi, ka būšu vesels, es eju uzlūkoju un es saņemu dziedināšanu. Tas bija problēmas risinājums. Nedaudz atgādina pagānu tautu maģiju, kas viņi tāda arī bija patiesībā. Bet ar maģiju, ja godīgi, tur nav nekāda liela, tāda īpašā kaut kāda pārdeviskas maģija, tur nav īsti sakara, jo šeit darbojas elementāri cilvēku ticība. Sarot, ka dažādu tautu elki, ko viņi pielūdza, cilvēks varēja uzlūkot elku, ne elks dziedina. Pāvils saka, ne elks ir kas, bet kas stāv aiz viņa. Bet cilvēku pašticība. Tas, kādi spēki stāv aiz tā, kam cilvēks tic, kādi spēki stāv, vai viņš strāba Dieva gribā vai ne, tas ir cits stāsts. Un tālāk, 4. Mūzes 2.1.8. Tas jau ir daudzi simti gadi pēc notikuma, kad tika šī vara čūska uzlieta un bez šī notikuma. Ķēniņš Hiskija. Par viņu ir rakstījis, ka ķēniņš Hiskija bija ķēniņš, kurā, viņš kā Dāvids. Tauta bija pagrimusi, atgriezās no Dieva, un viņš bija tas, kurš atgrieza savu valsti pie Jehovas, pie Dieva. Lūk, 2. ķēniņa 18, no 1. panta līdz 8. 3. pants. Viņš darīja to, kas bija taisnīgs tā kunga acīs. Gluži kā viņa ciltstēvs Dāvids. Viņš nopostīja augstieņu svētnīcas. Skati, ir daudzi simti gadi pagājuši. Ar ko nodarbojas Izraels? Kāpēc viņam bija tādā problēmā? Kāpēc sabrukums? Viņam taču bija čūska, vai ne? Un dažādas citas lietas, ko viņi tur pielūdza un kā viņi meklē Dievu. Redzi, nopostīja augstieņu svētnīcas. Viņš salauza elku stabus, nocirta elku kokus un sadragāja vara čūsku, kuru Mūzes bija darinājis. Līdz tam laikam Izraēla bērni bija tai kvēpinājuši, un viņi to sauc par Nehuštanu. Visvarenais Nehuštan. Pieskaries. Viņi ticēja, ka šī čūska dziedināja. Un ja jau tik daudz simtiem gadus viņš ar čūski bija likuši un viņam bija pielūgta, šī čūska tapa par elku, ko Dievs saka, nedarini elku. Tapa par elku. Elks pats nedziedina. Tā ir viņa ticība. Ja jau tik ilgi tas viņi to praktizēja, tas nozīmē, ka viņi tas palīdzēja. Šī čūska laikam viņam palīdzēja. Bet ja pašu dzīve ir tikai čūska un nesaprot, kas stāv, kāpēc šī čūska tika uzlikta, kādam ir visu vēsturi, un ja tava dzīve kopumā neatbilst Dievam, ja tu neesi viņa gribā, ja tu neesi atgriezies pie viņa, diemžēl kopējais dzīves virziens nav pareizs un tam ir agri vai vēl sabrukums, kā minimums mūžīgajā dzīvībā. Jeb mūžīgā pazušanā. Un par ķēniņu Hiskiju, kurš uzdrošināja salauzt un sadragāt un iznīcināt, te tā teiks, pēc viņa nebija neviena tāda vairs. Starp visiem jūdu ķēniem, arī priekš viņa vairs tāda nebija vairs kā viņš. Viņš pieķērās tam kungam, viņš no Dieva nenovērsās un sargāja baušļus, ko tas kungs caur Mūzi bija devis. Kur ir Hiskijas atslēgas? Viņš sargāja baušļus. Vārds. Dieva vārds. Saki, Dieva vārds. Amen. Tas kungs bija ar viņu, ka visu, ko viņš
pasaka, viņam sekmējās. Mīļais draugs, ir jāsalauž šie elka stabi, viss šīs čūskas un tavas nepareizās lūkšanas. Zini, ka šādi tādi kaut kur, arī mums ir tādas problēmas bijuši, ka cilvēki vienkārši sanāk kopā kaut ko lūgt. Vienkārši sanāk kopā un kaut ko lūgt. Es neatbalstu šādas lūkšanas. Un kāpēc? Tur noteikti tiks uzlikt šis tas taps. Vara čūska. Bez vīzijas, bez redzējuma, kaut ko vienkārši haotiski lūgt. Agri vai vēl tas nonāk pie kaut kāda haosa. Ja haosam nav iedarbības no ārpuses, viņš haosu pastiprinās tikai. Tāpēc, ja tu lūdz, lūkšanai ir spēks. Jo Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā rakstīts, ka visu, ko jūs lūgsiet, lūdziet, tad jums taps dots. Ja? Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Lūkšanai ir spēks. Bet lūkšana jau var būt jebkam. Lūkšanai spēks ir pašai sevī. Bet ja lūkšana ir balstīta Dieva vārdā, un ne tikai tas kungs ir mans ārsts, un tev ir pienākums man dziedināt. Nē, mīļais draugs. Tā ir augsts pielūgsme jau. Tu izmanto tik spēcīgu instrumentu, un ar šo instrumentu, ar lūkšanu, tavās garā notiek pārmaiņas, un ieradumi veidojas, ka tu jau vari prasīt kaut ko Dievam, tu vari to saņemt un nedzīvot viņa gribā. Bet tu nevari to saņemt, ja tu nedzīvo viņa gribā. Ja arī tu ilgspēji, tad nav ilgspējas tam, ko tu esi saņēmis. Virziens nav pareizs. Redzi, cik viegli pat lūkšanas var pārtapt par elku un par spēcīgu instrumentu, kas ved tev tālāk no Dieva. Es skaidroju tālāk. Kāpēc par čūskas runāju? Kurš zina rakstvietu, kas ir rakstīts Jāņa 3:16? No? Skaitiet. Amen, bet jūs esat visi to izlasījuši, šo rakstvietu. Visi šo rakstvietu esat lasījuši. Lūk, kas tur rakstīts ir. Tātad Jāņa evaņģēlijas 3, no 14 līdz 16. Tātad Jāņa 3:16, es kontekstu izlasīšu. Bībeli jālas kontekstā, skaties. 3:14. Kā Mūzes paaugstināja šūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Viņā vārdā, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Ik viens, kas tic, viņš salīdzina šo čūsku. Tas nozīmē, ir jāuzlūko Jēzus Kristus. Ir jāuzlūko Jēzus Kristus. Pat krustus uzlūkojot un dažādas bildes uzlūkojot, pat tad tu vari justies atvieglināts un tam līdzīgi. Bet, diemžēl, ja tu uzlūko bildes vai krustu, vai tev ir kāds krustiņš kaklā, piemēram, tu tic, ka tāpēc tu esi svētīts, nekā tam līdzīgi. Tas var tevi atvieglināt, tā ir psihosomatika, tā ir paša savu ticību, kas arī kaut ko pat var darīt, kas brīnums, bet kopumā tas tavu dzīvi nemaina. Maina Dievs ar to, ka tu tici viņa vārdam. Tu tici viņam. Lūk, 4. Mūzes 21:8. Mūzes izveidoja vara čūsku, viņš to uzcēla par zīmi. Un notika, ja čūska kāda sakot, tad tas uzlūkoja šo čūsku un palīdz dzīvos. Un tāpat par Jēzu rakstīts ir. Ik viens, kas uzlūko, kā Mūzes paaugstināja čūsku, tāpat arī cilvēka dēls, kas viņu uzlūkos, kas ticēs, iegūs mūžīgo dzīvību. Un tālāk ir rakstīts, jo tak ļoti Dievs ir pasaules mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas netic, kas tic, dabūt mūžīgo dzīvību, bet tas vārds netic bija no tālākais konteksts. 18. pāns. Kas tic, viņam netiek tiesāts, bet kas netic, ideālu spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdām. Forši man ir mūžīgā dzīvība. Ticība, mīļie draugi, ir darbība. Tu saskaņo, tu cīnies par to, lai tava dzīve saskanātu ar viņa gribu. Dievs ir brīnišķīgs, mīļie draugi. Viņš ir brīnišķīgs. Tā kā es teicu, ir cilvēka ticība un cilvēcīga ticība. Arī draudzē tāda parādība var būt un tādas lūkšanas var būt. Viņa ir cilvēcīga, vērsta uz kaut kādām vajadzībām, kas vispār nesaskan ar Dievu gribu. Kā saka Jēkabs, kas lūdz, lai lūdz nešaubīdamies, jo kas šaubās, lai nedomā, ka no Dieva kaut ko saņems. Un, ja kāds kaut ko nesaņem, tas tāpēc, ka viņš paši lūdz, lai šķies savās kārtībās ir rakstīts.
Tātad kaut kādas lūkšanas darbības un ticība, pat aizbildina ar krustu vai ar ticību, ar to, ka tu esi draudzē, bet ar ticību, ka es redzu sevi tādu, redzu sevi šādu, bet vai tas ir Dieva prātā, Dieva gribā? Tā neiet runa, ka Dievs grib, lai katrs cilvēks ir veiksmīgs un efektīvs, bet kopējais virziens, garīgais virziens, lai tavā dzīvē ir tāds, kā Dievs to grib redzēt. Tātad fizikas likumi, skaties, fizikas likumi. Termodinamikas 2. likums. Es skolā nemācījos, bet fizika man vispār patika, bet es tā nemācījos. Bet tagad, ja es arī būtu mācījies, es neko neatcerētos, man priekš tam ir internets. Termodinamikas 2. likums. Viņu dēvē arī par entropijas likumu. Entropija ir sistēmas nekārtības mērs. Termodinamikas 2. likums nosaka, ka slēgtā sistēmā entropija vienmēr pieaug, ja vien netiek pielikts ārējais darbs, jeb ietekme. Tātad tas nozīmē, ka bez ārējas iedarbības uz tavu ticību, bez ārējas iedarbības uz slēgtu telpu, hauss vairojās. Tā ir fizika. Tā Dievs ir iekārtojis pasauli. Bez vadības vai enerģijas pieplūduma sistēma kļūst ar vien haotiskāka. Iedomājies? Tas atbilst tā kā kosmosam. Tas atbilst tā kā, ja Zeme bija neiztaisīta un tukša, un Dievs teica un tapa ieveda kārtību sistēmā. Izveidoja sistēmu. Ņūtona 1. likums. Objekts paliek mierā vai kustībā ar nemainīgu ātrumu, ja vien uz to neiedarbojas ārējais spēks. Piemēram, bumba turpina ripot, kamēr uz to neiedarbojas cits spēks. Bumba bremzējās, tāpēc, kad ir zemes pretestība, tā virsmas pretestība, ir gaisa pretestība, ja neiedarbojas no ārienes spēks. Tā, lūk, ir iekārtot pasauli. Centribēģis spēks. Veidsmašīna jums ir? Ir tā, ka citreiz naktī nevar aizmigt, jo kāds ieslēdzis ir nenocentrētu centrifugu. Un skaties, kas ir rakstīts par centrifugu. Tātad centribēģis spēks centrifugā ir. Kad objekts griežas ap centru, piemēram, planēta ap Sauli, centribēģis spēks cenšas to vilkt prom, bet gravitācija notur pie centra. Ja šie spēki, gravitācija un visi šie spēki nav līdzsvarā, ja saikne ar centru vājinās, objekts izlido no orbītas. Lūk, kāpēc drapstā. No orbītas izlido un sākās problēma. Dievs ir centrs. Saki, Dievs ir centrs. Centrālais. Un jo tālāk tu no viņa, jo haotiskāk, jo tu lido ārā no orbītas, no viņa tūma, un tur vairs nav temperatūras labas. Tur nav laba temperatūra vairs. Tur nav laba atmosfēra vairs. Un par to mums brīdina arī Bībele. 2. Mūzes 15:26. Es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Es esmu jūsu ārsts. Medicīna, visas lietas, tas ir ļoti labi, tas viss no Dieva ir. Bet pamatā, pat cilvēks ārstējoties var normāli, neefektīvi būt ārstēšana, ja viņam pašam nav ticības. Un ja viņa dzīve nav sakārta, kā tu vari, es ārstēšu plaušas, man ir problēma, ārstēs, un tas ir no smēķēšanas. Tu smēķē nevis pārāk daudz, bet vispār nevar smēķēt. Turpini smēķēt. Nē, man izārstēs. Ja? Tas ir līdzīgi viss. Tu dzīvo joprojām tā, kā pats vēlies, un neko nedara, lai kaut ko mainītu. Un brīnies, es taču eju draudzē, es taču tur ārstējos kaut ko, bet tas ir neefektīvi. Šis ir līdzīgs princips. Šis ir galvenais, ko es gribēju pateikt. Tagad būs tas galvenais. Šī bija tāda teorija. 1. Mūzes grāmatā, 15. nodaļā, 5. pants. Ābrahāms ir mūsu cilts tēvs, ir ticības tēvs. Ābrahāms atsaucās Dieva aicinājumam un gāja pats nezināms, kur iet. Un ir rakstīts, ka Dievs izved viņu ārā. Es vienmēr, kad iedomājos šo skatu, bieži vien, kad es redzu debesis, skaidrs debesis, tagad dažas dienas atpakaļ arī bija brauc mājās. Es vairs neatceros, no kurienes biju ļoti vēlas, jau bija speciāli aizbraucu kopā ar sievu, aizbraucam māju, iebraucam mežā, vietā, kur skaisti varēja, kur nebija nekāds gaismas, kur varēja vērot debesis.
Un vērojot debesis, man tik ļoti ieskaņojies ir tas, ko darīja Abrahams. Es vienmēr iedomājos, kā viņš to darīja. Tas vēsts vakars, tuksnes. Viņš skatās debesīs, skaidrs zvaigznes, viņš sapņo, viņš redz. Dievs izved ārā teica, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu spēji tā saskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēji. Tikpat daudz būs tev pēcnācēji. Abrahams skatījās līdzīgi kā Mūzes iedod šo principu. Mūzes ir pēc tam, Abrahams ir pirmais. Mūzes ir pēc tam. Un pirms Abrahama ir arī Noā vēl. Tā kā viņi nebūtu no pirmie. Bet tie šo dievišķo kodolu, šie dievišķie līderi nesu šo kodolu. Caur ko? Caur vārdu viņos, caur viņa redzējumu, caur viņa vīziju. Šaka, es darīšu tev par lielu tautu. Abrahams sapņoja. Un ir rakstīts, ka viņš ne tikai sapņoja, bet viņš ticēja. Viņš ticēja. Tad viņš redz, kā būs nākotnē, un kopumā Abrahams redz tikai no debesīm to, kas ir šodien. Bet viņš izdarīja savu daļu. Un ir rakstīts, ka tieši viņš ticībā gāja. Jaunā derībā ir rakstīts, kas saka, ka ticībā viņš to darīja. Ticībā. Saka ticībā. Bet viņš skatījās un redzēja to, kas būs. Viņam nebija skaidrība par daudzām dažādām lietām un daudz dažādas problēmas bija. Viņš skatījās. Un tagad 2 epizodes no manas dzīves. Es ceru, ka tu to dzirdot, to pieliks pilnībā. Tātad apmēram 1998. 9. Kaut kur tā apmēram gads. Man bija apmēram mēnesis, kas nevarēja gulēt. Mēnesis vai 2 mēneši. Vispār nav miega. Tas bija saistīts ar narkotiku lietošanu, un kad tu centies tikt no tā vaļā. Es nevarēju tikt no pats no vaļā, bet es centos tikt vaļā. Es paralēli tur kaut ko vēl mēģināju darīt, bet centos tikt vaļā. Un tagad tu gribi atmest, ir ļoti slikti. Ļoti slikti. Un es biju viens pats, tāda māja pie Donaviņas, tāda pussabrukusi, jo viņa projām tāda tur ir, tāda pussabrukusi. Tur gan cilvēki dzīvo, bet viņa tāda. Es tur negribētu atgriezties dzīvot. Es personīgi, tur tās atmīs, nav tā foršākās. Un es atceros ļoti labi to sajūtu. Zini, kad tu esi piedzīvojis kaut kāds pārdzīvojums, un tu atceries to tā kā pieteikt tikai kaut ko dzirdēt, kas kaut ko tev atgādina no tā visa, un tev atsaucas atmiņā un ar emocionālu to sajūtu. Un es atceros, kā gulēju, un es mocījos vienkārši. Sākotnēji pavisam slikti bija, nedaudz vieglāk, bet bezmiegs totāli, gulēt tu nevaru visu laiku, slikti, ļoti slikti. Viņš eksistē, gul. Man bija radio. Radio man joprojām, tas zilais ir tāds, es vienreiz nofilmēju, viņu ieliku, pagrabā atradu nesen viņu. Tāda relikvija. Tavs radios konto. Viss kārtībā. Iedomājies? Es liku to mūziku, kaut kas, lai skan tur radios konto, man patīk tā mūzika tur. Tavs radios, viss kārtībā. Tavs radios konto. Redzi, ko es šajā laikā, kamēr es negulēju, nevarēju aizmigt, un viss sāp, un viss grauž, un tu tur mocies un vaļājies, un ne dzīves, ne mīris tāds. Un ko es domāju savā galvā? Kaut ko haotisku, ja nav iedarbības no ārpuses centribeģa spēks. Ja tev nav, dažādi šie likumi, tie termodinamikas, ja nav iedarbības no ārpuses, veidojas tikai haoss, un man iedarbības no ārpuses nebija. Es nebiju orbītā. Un tās domas haotiskas. Es pats sapratu, kā tālāk būtu jādzīvo, ko es varētu pamainīt, lai tas neatkārtotos. Tā tas apmēram bija. Paiet laiks, tu esi ticis galā, tu nomaini ar kaut ko citu, ar kādu citu atkarību, tur, piemēram, alkohols vairāk, vai kāds tabletīts, tur nomaini kaut ko vēlāk. Un galā pēc kāda laika, tur pāris mēneši, tu atkal atgriezies atpakaļ tieši pie tā paša.
Redzi. Tas, ko spēju tajā dienā. Un zini, otra epizode, tad, kad vairākus mēnešus nebija draudzē, nesen tev mājās apkur ir pieslēgti? Jā, paldies Dievam. Tagad būtu augsti, jo ļoti bija būt. Guļamistabas logi iet uz ārā, ir apkurš katls un viņš dūc. Viņu tā baigi tur nedzird, bet viņu dzird īpaši naktī. Ja tu gribi svaigu gaisu, vistabā tu pataisi locīm vaļā, viņu dzird. Tajā laikā, te bija dievkalpojumi, te viss notika, es naktīs negulēju. Es vispār nevarēju gulēt, tas bija ļoti ilgi. Varbūt pat ilgāk nekā, kad man bija tās abstinences sindroms bija. Es nevarēju gulēt vispār. Tur viss tur sāpēja un viss tur kosmos kaut kāds tur. Un dūc tas. Iedomājies, tu neguli. Tu nevar aizmigt. Tu zini, ka tev vajag gulēt, tu nevar aizmigt. Tu esi nogurdināts no tā, ka tev nav miega vispār. Miegzāles es nekā nedzēru vispār neko arī. Tas mēnesis vai 2, es neatceros. Ilgs posms bija. Beigās es sāku gulēt pa 15 minūtēm, pa pusstundai, pa stundai, pa 2, tad es sāku gulēt vēlāk. Un es atceros tās naktis, tā dūkoņi. Tagad gāju gulēt, un es dzirdu to pašu skaņu, un man atsaucās iekšēji. Tās naktis, tu neguli, tu dzirdi to dūkoņi. Un ko tu dari? Es skatos uz debesīm. Uz skaidrs zvaigznes. Lūk, tik daudz būs man pēcnācēji. Un man šis laiks nemaz neliekās slikts. Es jau esmu minējis un teicis, ka es iekšēji dzīvoju, bet tā iekšējā dzīvība bija saistīta ar Dieva vārdā pamatotiem mērķiem un sapņiem. Un ne tikai. Abrahāms ne tikai skaitīja zvaigznes, viņš gāja, cēla altārus Kanānas zemē, vairojās, kļuva bāgāts. Viņam dēls Īzaks un Jēkabs, kas mantoja viņa ticību, skatīšanos zvaigznēs, vīziju, redzējumu. Tā kā šim tēlam, kad tu uzlūko Kristu, tas nozīmē kaut kas daudz vairāk nekā tikai paskatīties uz čūsku, paskatīties uz Kristu. Kādā veidā paskatīties? Saskaņā savu dzīvi ar viņu gribu. Sapņo, redzi sevi Dieva gribā un kopā ar to visu tavas problēmu risinājumu dažādi. Kopā jāskatās. Tas, ko tu redzi, tas notiks tavā dzīvē. Ko tu sapņo? Ko tu redzi? Kādu tu redzi nākotnē sevi? Tam jābūt sakņotam Dieva vārdu pamatā, uz Dieva vārdu kontekstā. Un es ne tikai sapņoju, es aktīvi ticēju un rīkojos. Tie, kas man tuvākie kalpotāji zina, viņiem mieras nebija. Pat naktīs bija sarunas. Pat naktīs es vācu kopā komandu un es runāju. Es izlasīju, es nezinu, cik grāmatas tajā laikā. Visu dienu lasi grāmatas, sapņo, organizē, pierakstu tikai. Tagad es dzīvoju no tā, ko es izsapņoju. Šobrīd tā ir tā enerģija, ko es izsapņoju. Jo sapnis un ticība, kas ir balstīta Dieva vārdā, viņā pašā ir spēks, un tu esi dzīvs un laimīgs. Es esmu laimīgs cilvēks. Es tā jūtos. Patiešām es tā jūtos. Un interesanti, ka arī tad, kad slikti jūtos, es arī jūtos laimīgs. Bet tas varbūt nav tik ļoti emocionāli, bet kaut kur dziļi. Viss ir kārtībā. Bet ne jau tos rādījās kontā. Tavs Jēzus, tavs Dievs, tavs sapnis, kas ir balstīts viņā. Gan mana ticība, gan viņa darbība. Tas kopdarbs. Jo mēs jau neesam viņa īpašums tādā tiešā nozīmē. Viņš mūs radījis ar brīvu izvēli. Ar brīvu izvēli. Ādams un Ieva tika radīti ar brīvu izvēli. Viņi varēja izvēlēties, mīlēt, nemīlēt, grēkot, negrēkot. Tā bija viņa izvēle. Ja viņi būtu tā kā tārpi un tā kā dzīvnieki uz instinktīvi ieprogrammēti, tad viņi nebūtu spējīgi neko radīt paši. Cilvēks ir īpašs un Dievam dārgs. Un mēs esam īpaši un Dievam dārgi. Un kad mēs nāksim uz aizlūgšanām, ja tu patiešām gribi pārmaiņas savā dzīvē, tu patiešām gribi dziedināšanu,
šodien būs tavs pagrieziena punkts. Tev ir jāredz, tu nāks uz aizlūgšanu, un aizlūgšanas laikā es personīgi par tevi aizlūgšu. Tev pašam jāzina, ko tu gribi. Noformulē, redzi, kopainā ar es kalpošu tev, kungs. Es kalpošu tev, kungs. Šeit es esmu, lieto man, kungs. Un tur ir grūti pateikt, Dievs, vai kaut kas mainīsies. Mainīsies. Jo tas nebūs tikai elks, čūska vai kāds cits elks, ko tu uzskata un savā ticībā kaut ko saņēmi. Redzēji, es ticēju nepareizi īstenībā. Bet tas Dievs ir ar mani, es sajūtu. Tā pilnīgi vienalga, ko tu tur esi sajūtis. Ticība jau nav sajūtas, ticība ir vienkārši paklausība Dieva vārdam. Un pat vairāk nekā paklausība Dieva vārdam. Tas ir dziļi sirdī, tā ticība ir tevi. Dziļi sirdī, tu nevari citādi dzīvot. Tu negribi citādi dzīvot. Tas ir tevī. Jēzus ir tavs kungs, tavs labākais draugs. Tādi jautājumi, kā draudzi apmeklēt, neapmeklēt, tas netiek izskatīts vispār. Tas nav tāds jautājums, kurš būtu jāizskata vispār. Tā kā sāc jau zīmēt ainas. Es kalpošu tam kungam. Saki, es kalpošu tam kungam. Un lai kāda nebūtu tā problēma, mēs viņu risināsim tagad. Uz to sapņa un vīzijas pamata notiks brīnumi un zīmes. Amen. Halleluja! Dod skaistu slavu Dievam! Es gribu vēl tev Dievu vārdu iedot. 1. Pētera 2:24. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie stava, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Un tālāk, ar viņa brūzēm mēs esam dziedināti. Mums jau patīk teikt, ar tavām brūzēm Dievs esmu dziedināts. Tas var nostrādāt arī. Bet ilgspējas tam nav, ja tavu dzīvi nepārkārto pēc viņa gribas. Jūs skaties, te ir tā teikts. Ja mēs grēkiem miruši, nevis apzināmies grēkus, bet mirstam grēkam un dzīvojam Dievam. Saka, es mirstu grēkam un dzīvoju Dievam. Amen. Es esmu satvēris savu miesu. Un varu dzīvot viņa gribā. Un tādējādi izbaudīt brīvību, patiesu dzīvību. Skaties 5. Mūzes 7:15. Tas kungs novērsīs no tevis visādas slimības un visādas ļaunas sērgas. Bet te ir otra daļa. Bet vajās ar tām tos, kas viņu ienīst, kas neklaus Dieva vārdam. Iedomājies, nav tāda vienvirziena dziedināšana. Nav tikai cilvēcīgā ticība vai ticība, bet ticība saskaņā ar Dievu gribu. Un tur ir pilnīga dziedināšana. Lūk, tad tu vari teikt un apliecināt, ka viņš piedod visus mans grēkus un dziedē visus mans vainas. Saka, viņš piedod visus mans grēkus un dziedē visus mans vainas. Psalms 107:20. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Kā dziedināja? Sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Salamāna pamācības 4:20-22. Mans dēls ievēro manus vārdus, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Amen. Tie vārdi, ko šajā brīdī tev runāja, tie dziedina. Bet šo vārdu, ticība šiem vārdiem, šai ticībai jābūt balstītai arī kopumā tavai dzīvei, kas ir balstīta Dieva vārdu kopumam. Tālāk. Malahijas grāmatā 3:20. Jums, kas manu vārdu bīstaties, uzliegs taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums. Saki, manī ieplūst dziedinājums. Redzi, tu šo maģisko formulu, tā nav maģija, tas ir Bībeles princips, tev ir jātic vārdam. Šim vienai rakstvietai tev ir jātic, ka tevī ieplūst dziedinājums un caur tavu ticību viņš arī plūst. Tavā organismā tiek ieslēgti dažādi mehānismi,
dažādas lietas tiek iedarbinātas, bet ir arī Dievs pāri visam. Ir arī Dievs pāri visam. Mēs nezinām visus šos mehānismus, bet mēs ticam, ka manī ieplūst dziedinājums. Bet te ir jums, kas manu vārdu bīstaties, jūsos uzlieks. Jums uzlieks taisnības saule. Un jūsos ieplūdīs dziedinājums. Tā kā, redzi, manī plūst dziedinājums, es ticu, man kaut kas notiek, bet es viņa vārdu nebīstos viņa vārdu. Tad tam nav ilgspējas. Es lūkšu par veselības problēmām. Par veselības problēmām. Es dzirdu pēdējā laikā daudz veselības problēmas. Pašiem un bērniem. Tas ļoti var būt saistīts ar to. Kungs, es kalpošu tev. Bet tad, kad apstākļi normalizējās, var arī pārkāpt šo vienošanos. Tas var būt saistīts. Tas var būt saistīts. Uzzīmē, vīzijā, ieraugi, jo Jesajas 53 ir rakstīts, ka viņš nesa mūsu sēgas un ciešanas un mūsu sāpes bija uzkrāvis sev, kuru pretī mēs viņu uzskatījām par Dieva satriektu un nomocītu. Bet viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Arī 1. Pētera vēstulē ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Arī Mateja evaņģēlijā, kad viņš visu dziedināja, ir rakstīts, lai piepildītos Jesajas vārdi, kas saka, ka viņš nesīs mūsu sēgas un ciešanas, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ir vairākas rakstvietas, kur ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tieši tāpat kā čūsku mūsu cuksnesī uzlikt, kuri jāuzlūko. Ieraugi pie krusta tās problēmas. To veselības problēmu, jo ar viņa brūcēm tu esi dziedināts. Tas nozīmē, ka viņa rokās, sānos, tur es neaprakstīšu tagad, tur zinātnes jāskatās, ir visi tie procesi, kas notika pie Kristus, kad viņš karāja pie krusta. Tur ir tavs slimības. Tur ir tava nabadzība. Tur ir tā problēma. Tur ir tavu grēki. Tur. Un tā ir tava ticība. Caur aizlūkšanu. Bībele saka, ka neveseliem tie rokas uzliks un tie būs dziedināti. Es ticu tam. Bet tajā pašā laikā Pāvils uzlūkoja Listrā kādu vīru slimām kājām, viņš redzēja, ka tam ir ticība tiks dziedinātām. Un teica, celies! Viņš cēlās un staigāja. Viņš redzēja, ka viņam ir ticība. Tava ticība, aizlūkšana un Dieva žēlastība, lai notiek pie tevis. Amen!